Es pieņemu, ka jūs esat pārliecinājis par to, ka laba veselība un ilgs ekonomiski aktīvs mūžs ir labs. Tā ir laba lieta. Bet tagad jautājums ir par to, cik liela nozīme ir medicīnai un veselības aprūpē visā šajā jautājumā, vai ne? Ja mēs atkal paskatāmies statistikas datus, un piemēram, paskatāmies, vai eksistē korelācija starp lielākiem veselības aprūpas izdevumiem un lielāku paredzamā mūža ilgumu, tad mēs redzam, ka šī korelācija pastāv. R kvadrātā 0,55. Mēs redzam, ka Amerikas Savienotās valsts bišķi izkrīt ārā, viņi tērē šausmīgi daudz naudas, bet rezultāts ir ļoti niecīgs. Tātad eksistē korelācija, bet korelācija nav cēloņa sakarība. Lai mēģinātu tālāk saprast, cik par lielu nozīmi veselības aprūpē, atgriezīsimies pie šiem potenciāli zaudētajiem dzīves gadiem. Un paskatīsimies, kur tad mēs viņus zaudējam. Un izrādās, ka pārsvarā mēs viņus zaudējam ārēji cēloņu dēļ. Tātad tās ir pašnāvības, autoavārijas, par ko jau tika iepriekš runāts. Mēs ļoti daudz zaudējam tieši tur. Un tad mēs varam uzdot jautājumu, cik lielā mērā tas ir atkarīgs tieši no medicīnas vai veselības aprūpes. Un ja mums būs izcila medicīna un veselības aprūpe, vai mainīsies šie rādītāji? Visticamākais, ka ievērojami viņi nemainīsies.